Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināti skatītāji, klausītāji, varbūt pat ostītāji. Es īsti nevaru zināt, kas tu esi. Šodien es esmu Ogrē, laukumā pretim Ogres luterāņu baznīcai. Man te tante stāstīja, ka šo laukumu tā kā atjaunoja, ka uztaisīja vietas, kur mašīnas var nolikt, kas te notiek nakts orientēšanās. Tas ir šodien vai kad tas ir, īsti nezinu. Bet kā mēs redzam, zāliens tā kā ir iesēts, bet viņš vēl nav izdīdzis. Kā mēs varam redzēt, šeit ir pieķēdēts velosipēds un arī cilvēki ir staigājuši, izbradājuši zālienu topošo. Diezgan bēdīgi, ko lai saka. Šeit jau ir uzstutēta kaut kāda telts. Šajā teltī var paēst. Nu, ļoti jauki, ka var paēst. Forši, labi, netraucēsim viņus. Jo tur vīrs tā diezgan nikni uz mani paskatījās. Šeit ir tādi basketbola grozi. Nu, būs ok, būs ok. Jo šeit mēs varam redzēt pirmās rūsas pazīmes, diezgan bēdīgi, nu ko padarīt. Nu, segums jau izskatās tīri normāli, nekāda vaina. Vienīgais, ja tas ir kaut kāds florbala laukums vai kas te ir domāts, nu, vārti tā kā ir florbali. Ja tur nabaga tie florbalisti kritīs, tad viņu ceļiem plāsies diezgan plāni. Nu, ko padarīs tāda tā smagā florbalistu dzīve? Nu, diezgan smuki uzzīmējuši to ģērboni. Ir ok. Un vārti kaut ko ir centušies. Ir ok. Cerams, ka kādu laiciņu arī turēs, bet šis celofāna gabals nav īsti skaidrs, kāpēc viņš šeit atrodas. Nu, gan jau vējš atpūta, kurš tad cits? Labdien! Kas šeit notiek? Šeit būs orientēšanās distance, nakts skriešana. Jā. Var tieši teikt, ka es Nopietnis džeks viens. Nu jā, tā ir. Tieši tā. Ir nepieciešams kompass, lai orientētos. būtu ieteicams, bet ja tāds nav, var mēģināt es tik gribēs. Un cik liela ir tā distance? Tautas klases distance bija aptuveni 2. Un tā kā vēl tautas klasē var pieteikties? Vai? Jā, tautas klasē var, jā. Tautas klasē atnāk un paņem karti un skrien, jā. Pulkstens 11. visiem kopējais darbs. Jā. Tas darēs, jā. Pēc 20 minūtēm. Jā, pilnīgi droši, jā, jo mēs tieši 11. nostādīsim, bet startēs bišķīt vēlāk, jā? Jā. Tā kā var pasaka. Tā kā tautas klasē nav jāpiesakās, viņi vienkārši paņem karti vai kā notiek, vai tomēr vajadzētu? Identiski, vienkārši mēs dodam pirkstiņu. Var skriet arī tikai ar karti un atzīmēties ar kompostieriem, bet interesantāk ir ar sportidēm atzīmēties. Labvakar, vai jūs esat profesionāļi? Jā. Cik ilgi tu jau te skraidi šitā ar orientēšanos? Orientēšanās, es laikam, 4. gads. Wow. Vai 5. Ok. Un kā ir? Ir labi? Jā. Vai labāk tomēr Pokemonu spēlē? Nē. Tu spēlē Pokemon Go? Nē. Pamēģini. Nevajag. Vajag. Nevajag. Jūs zināt, cik maksā drons? Ir gandrīz 11 naktī. Tūlīt būs starts orientēšanās sacensībās. Es nezinu, kāpēc es izdomāju piedalīties tautas klasē. Kāpēc gan nē? Nu labi, rītdien. Rītdien vajadzētu tā kā būt diezgan špraunam uz unicornu pasākumu, bet nu labi, būs ok.
Iveta, es lieku. Kā, jūs arī skrienat? Jūs varat griezt kartes otrā pusē un skriet projām. Disks. Nu, pagaidām uz randumu, lai skrienam. 8. ir pieveikts. Kur ir jāskrien? Uz finišu. Jā? Tas ne visi punkti ir. Cilvēki kaut kur skrien, kaut kur nesās. Tā teica, strikti iet tikai pa gāju pārējā. Tad ir gāja pārējā varam iet. Jā. Tad sajūta, ka šobrīd esmu baigi kaut kāds miegains. Kaut kur ir mežā. Tur kaut kādas gaismiņas spīd, varbūt ir tur iekšā. Prei, kā normāls cilvēks iet pa kaut kurien. Bet aizgāja pa sazin kurien. Kaut kāda te grava ir, vai sazin, kas te vispār ir. Tā, 19. laikam. Jā, 19. Tātad 8. bija. 19. bija. Jūs tur akurāti, tur ir čūskas! Labi, jokoju. Neredzēju tur čūsku. Nu, drusciņ sanāca, jā. Un finish. Tu laikam bildēji pa ceļam, Nu, bišķiņ sanāca, jā. Šis ir tavs 53 minūtes un kā pēdējām dalībniekam tev aproci gandarījumam. Paldies. Kā tu paliek tev, jā, var. Paldies jums. Jā, paldies. Un tādēļ esmu finišējis pats pēdējais dalībnieks tautas klasē. Super! Es gribēju pajautāt, kā vispār vērtējat Ogres salūtu, kas tikko bija? Bija tīri feints, bet visvairāk patika tas, kas uz leju gāja. Tas, kas tā kā Un paša, kad sākās vulkāni vai kas te skaitās, tie bija foršākie. Tas, kas uz augšu gāja, tas ir parasts salūts, kas ir standartā jebkuru gadu, jebkur kad uz jauno gadu vai vēl kaut gadu. Jebkurā gadījumā tas ir standarts salūts. Ar to arī bloks šis beigsies. Paldies par jūsu uzmanību, uz drīzu tikšanos! Smuks autiņš!